Ar pirmajām sacensībām atklāts Limbo disku golfa parks Limbažos. Ideja par pilsētā pieejamo sporta aktivitāšu papildināšanu ar disku golfu radās draugu un domu biedru grupai, kas apvienojušies biedrībā Limbažu dzeņi. Puiši smēja, ka šādu nosaukumu izvēlējušies, jo šajā sporta veidā ir iesācēji un diski ar skanīgu atsitienu biežāk trāpa pa kokiem, ne grozos. Tomēr visi ir apņēmības pilni trenēties, turklāt jaunā trase uz Limbažiem vilinās arī daudzus citus šī sporta veida entuziastus. Trase nav viegla un viņa nav arī super grūta. Tas ir kaut kas tāds, kas der visiem. Bet pāris izaicinājumi ir. Mēs ceram, ka mūsu pulks Limbažos augs lielāks, un tad mēs varēsim varbūt vēl pilnveidot trasi un padarīt viņu aizvien interesantāku un aizvien advancētāku. Kāpināt to līmeni arī trasē, lai mēs varam organizēt lielākas un mazākas sacensības Latvijas un varbūt pat Baltijas mērogā. Šī ir 18 grozu trase, kas nepilnu 2 kilometru garumā ved no Limbažu Lielezera līdz Estrādes apkārtnē un noslēdzas pie peldbaseina. Izsludinot pirmās sacensības, 90 dalībnieku vietas aizpildījušās dažu stundu laikā. Tātad disku golfs Latvijā ir populārs un katras jaunas trases atklāšana ir nozīmīgs notikums. Īpaši šogad ļoti daudz trases ir pa jaunam izveidojušās, un tieši lielās trases, jo man liekas, ka šī ir jau trešā, man liekas, kas ir pēdējo pāris mēnešu laikā ir, jā, absolūti liels prieks par to. Ko tas nozīmē, ka aug spēlētāju skaits un tāpēc arī trases vairāk rodās? Noteikti spēlētāju skaits, un tie spēlētāji parādās ar vien vairāk reģionos, un attiecīgi tur veidojās komunas, un komunām spēlētājiem negribās, teiksim tā, braukt tālu prom, spēlēt, gribās pie sevis, un attiecīgi tādā veidā uzlabot savus iemaņas tieši savā pilsētā. Kāda ir Limbažos tapusī trase? Limbažos ir ļoti laba trase. Es mazliet biju arī klāt pie veidošanas, mazliet palīdzēju. Jā, Limbažos būs ļoti laba trase, noteikti arī Latvijas kausa, Latvijas čempions te varēs notikt. Tāpat tik viena trase ir ieguvums vietējai ekonomikai, jo spēlētāji, kas mērojuši tālāku ceļu, iepērkas veikalos, izmanto ēdināšanas un arī citus pakalpojumus. Un tieši, ja būs kaut kāds sacensības 2 dienām, tad ir absolūti viss viesnīcas būs pilns, un tā kā tas vienmēr notiek visās pilsētās šobrīd. Federācijas vadītājs atzīst, ka ikviena sporta veida attīstības pamats ir bērnu un jauniešu iesaiste, tāpēc prieks, ka šī aktivitāte viņa vidū kļūst arvien populārāka un arī spēlētāji meistarīgāki. Latvijas izlase jau dodas spēlēt arī uz Eiropas čempionātiem. Mēs cīnāmies ar Igauniem un Somiem, kas ir daudz gadus mums priekšā, bet mēģinām noķert. Mums ir jau daži talanti, jaunieši, kas jau tuvojās viņiem. Tikai jātaisa jaunas trases, jāpalīdz, teiktu, ka pašvaldībām tur ar finansējumiem, lai ir kur spēlēt, un pēc tam jau tikai jābrauc spēlēt uz ārzemēm, un tad arī varēsim noķert Igauņus un Somus. Pirmo sacensību dalībnieki atzina, ka Limbažos tapusi interesanta un kvalitatīva trase. Šobrīd ir tādas optimālās robežas, kad tie, kas jau ilgāk met, viņiem ir jāpacīnās par labu rezultātu, un tie, kas sāks, viņiem arī būs diezgan azartiski, jo tie grozi visi ir redzami, plus mīnus sasniedzami ar pāris metieniem. Pozitīvi, ļoti pozitīvi. Vienmēr jau jaunā trasē ir savādāk spēlēt nekā kaut kādā ierastā. Iet visādi, protams, ir koki daudz. Jā, forši. Limbo disku golfa parka izveidēja biedrība lūdza vietējo uzņēmēju un individuālu ziedotāju finansiālu atbalstu un bija patīkami pārsteigti par lielo atsaucību. Tāpat daļu līdzekļu piešķīra novada pašvaldība. Aiga Vendoliņa, Eiķiem Vecmusakovskas, Vidzemes televīzija.